Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, vai šodien varētu būt Evikas Siliņas valdības pēdējā darbdiena? Tas šodien ir jāizlem Saeimas deputātiem, un vai būs šāds demisijas pieprasījums? Tūdaļ vaicāšu diviem Saeimas deputātiem, Edgaram Tavaram no apvienotās Saraksts un Ilzei Stagovai no partijas Latvija pirmajā vietā. Labrīt! Labrīt! Jūs solījāt, ka varētu sagatavot šādu demisijas pieprasījumu, un šodien ir iesniegt, vai šodien ir gaidāms balsojums? Jā, labrīt. Mēs noteikti sniegsim procedūras kārtībā attiecīgi, kur ir paredzēta šodien mazāk kā 5 dienas līdz demisijas izskatīšanai, bet ir viens bet, par ko es izstāstīju jūsu kolēģiem šorīt. Saeimas darba kārtībā pieprasījums ministrs prezidentei. Šajā gadījumā gan apvienotā saraksta, gan arī Latvija pirmajā vietā pieprasījums mūsu gadījumā par viņas paskaidrojumu, to, kā tik nav tērēta VIP pakalpojumu izmantošanā. Tāpēc tīri teorētiski tas ir sarežģīti tās ceļš, kā var ātrāk nonākt pie ministrs prezidents demisijas, bet, ja Saeima apstiprina šo pieprasījumu, tad pastāv iespēja vērsties gan ar tūlītēju pieprasījumu attiecībā par demisiju valdības vadītājai un attiecīgi arī ar iesniegumu izskatīt jau to šodien. Tas ir šis juridiskais veids, kā mēs varam šīs beigas panākt jau šobrīd, nevis vēl šīs sāpes ciest vēl veselu nedēļu. Vairāk deputāti ir apšaubījuši šādu iespēju, ka to varētu izdarīt šodien. Tas nozīmē, ka visreālāk tad varētu būt balsojums pēc 5 dienām, pēc 5 darbdienām. Nevaru vairāk un vārdā šobrīd runāt. Tie ir teorētiski. Tam ir iespēja notikt arī šodien. Otrs variants ir, ka tas notiek pēc 5 dienām un paralēli veicam konsultācijas jau piekdien pie valsts prezidenta. Jaunu, iedzīgu valdību tādu, kur var paveikt tiešām gan drošībā, gan ekonomikā reāls lietas, lai mēs valsts portfeli, finanses un drošību nākamajā Saeimā to labākā stāvoklī, kāds ir līdz šim. Šobrīd es saku lielu paldies un iesaistīsim sarunā Stavovas kundzi. Labrīt! Labrīt! Kāds ir Labrīt! jūsu frakcijas vērtējums? Vai jūs esat gatavi arī atbalstīt šo demisijas pieprasījumu un arī balsot par demisiju? Ja ministra prezidente Siliņa būtu valsts atbildīga amatpersona, viņa būtu, ņemot vērā visus apstākļus, pati atkāpusies no valdības, līdz ar to apliecinot, ka viņa uzņemās atbildību par visu notikušo. Kā mēs redzam, ka partnerattiecības ar progresīvajiem ir šķirtas, bet faktiski joprojām dzīvo vienā dzīvokļā. Ir jautājums, kurš tad nesīs to laulības gultu ārā, vai Saeimas vairākums, vai viņi tomēr paši atzīstot to, ka šī savienība neko labu jau arī nav radījusi. Jūsu partijas priekšsēdētājs saka, jau pats lūdzu nominēt viņu premjera amatam. Vai jums notiek arī kādas sarunas, vai jūs esat aicinājuši kādas citas Saeimā pārstāvētās partijas uz sarunām, un kādu jūs varētu redzēt šādu iespējamo koalīcijas modeli? Jā, šobrīd mēs gaidām sarunu arī ar valsts prezidentu, un līdz ar to Latvija pirmā vietā viennozīmīgi ir gatava uzņemties vadību procesā, bet pirms tam, lai notiktu tālākie procesi, mums ir jāveic visas atbilstošās procedūras. Jā, kā jūs redzat, kā tuvākos sabiedrotos, kas tad varētu būt? Latvija pirmā vietā viennozīmīgi ir pateikusi to, ka nekad neies ar tiem, kuri ir balsojuši un nav atzinuši Krievijas agresiju Ukrainā. Mēs uzskatām, ka nekad mēs kopā neiesim ar Vienotību un Progresīvo, bet attiecībā pret pārējām partijām mēs esam atvērti sadarbībai. Kas jūs varētu būt lielākās kļūdas, kas nonāca pie šāda rezultāta? Siliņas valdība. Es domāju, ka tā ir varas iedomība, kad Siliņas kundze uzskatīja, ka viņa vienīgā šajā valstī zina, kā visiem dzīvot, kā darīt. Tas, kā faktiski netika veikta ne uzraudzība aizsardzībā, ka netika veikta uzraudzība ne Rail Balticā, ne Air Balticā. Ja komunikācijā vispār parādās, ka valstī vieni no finanšu ietilpīgākajiem un svarīgākajiem dokumentiem var nonākt mēslainē, viņas spamā, tad rodās jautājums, kā šāda amatpersona ar tik vāju valsts pārvaldības redzējumu ir vispār vadījusi vadību, jo es uzskatu, ka šī ir viena no vājākajām valdībām, kāda ir bijusi Latvijā. Vai jūs varat Latviju šobrīd pat atļauties šādu politisko krīzi, ņemot vairāk arī drošības situācija ir arī visai trausla? Šai valdībai bija pietiekami ilgs laiks, lai Latvijas tautai parādītu, ka viņi ir spējīgi ļoti sarežģītos gan ģeopolitiskajos apstākļos, gan finanšu vadīt. Viņiem bija izcila iespēja apliecināt savu gudrību un valsts vadības prātību. Tieši tā jūs. Kurā jomā viņi strādātu visur,
pat pie pietiekamām finanšu līdzekļiem, kas ir arī dot aizsardzībai, mēs redzam, panākumi ir 0. Jūs bieži kritizējat valdību, jūs partijā. Kāda varbūt būtu tie 3 uzdevumi, kurus jūs teiktu, kurus vajadzētu nekavējoties veikt? Mēs uzskatām, ka viennozīmīgi automātiski ir jāpārskata visi veiktie līgumi, iepirkumi, kuriem nav izpratnes. Ir beidzot jānoņem visi šie te slepenības momenti. Ja Saeima nevar iepazīties pilnvērtīgi ar budžetu, ja mums nav pāraudzības, kas notiek, mēs neprasam detalizāciju tur, kur ir slepena informācija, bet nevar būt tā, ka valstī slepena informācija ir visa, kas attiecās uz cilvēkiem. Un ar to ir jāsāk. Ir jābūt atklātībai, kur tad īsti tērē naudu. Ja Saeima nezin, kā tad faktiski, kam pietrūkst naudas Air Balticam, šobrīd izrādās, ka Rail Baltiku būvnieki vada. Ja tik milzīgus valsts projektus vada nevis valdība, bet trešās personas, tad tas arī apzīmē to un norāda, ka Siliņa nav bijusi spējīga profesionāli un ne politiski, ne atbildīgi vadīt šo procesu. Šobrīd esam teikuši lielu paldies. Kolēģi, vārds jums atgriežamies studijā, bet par šodien Saeimā lemto mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos. Paldies, mīļā Madara. Sirsnīgs paldies, mīļā Madara. Paldies, Madara. Kas tad šodien juridiski būs iespējams vai nebūs iespējams un ko tad lems Saeima? Jā, protams, Latvijas televīzijas sociālo mediju kontos aktuālā informācija. Tagad 7:44 par sportu. Raimonds turpinās.